Labi, esam gaisā. Vispirms ir jāiemetās sākumā, lai varētu sākt runāt, ne? Um, Esiet sveicināti ietekmes spēka 5. epizodē. Un, Zikai, ir diezgan interesanti, ka tu sāc izdomāt, un tad uzsākot ir kaut kāds, parādās tāds ātrāk elpošanas darbība, un tu tāds interesants paliec. Bet laikam jāsāk vienkārši tā ieiet ritmā, un tad jau būs ok. 5. epizode. Man bija paredzēts viesis šodien, bet viņš, diemžēl, netika, jeb uzmeta mani. Bet tā dzīvē dažreiz gadās, kad kāds uzmet, kāds netiek, vai kaut kas atgadās, un tāpēc nenotiek kā plānots. Bet īstenībā, ja godīgi, es gribēju pats uztaisīt šo epizodu viens pats. Nevis šo epizodu, bet vispār bija tāda galvā doma, ka varētu drīz vienu uztaisīt, kur es pats runāju, nevis tikai viesis ir. Un jā, kaut kā sagadījās tā, kad īstenībā piesaucu šo, ka es viens pats runājos ar kameru priekšā. Man īstenībā ir neliels updates. Nav vairs mazais GoPro šeit, bet ir jau labāka kamera. Un tad šī būs pirmā epizode ar jaunu ekipējumu, tā kā es ceru, ka būs labāk nekā iepriekšējo reizi. Un, jā, ja godīgi, esmu tās jau pateicis to, kad nesen sāku domāt par to, ka es gribu vienu epizodu pats uztaisīt, jā. Atkārtojos un laikam piesaucu to. Un man īstenībā diezgan daudz dzīvē gadās tā, kad es kaut ko ļoti vēlos, un tas piepildās. Un ir tāds law of attraction. Es domāju, ka visi ir dzirdējuši. Un tā piesaukšana vienkārši, kad cilvēks domā par kaut ko tik ļoti, un tas kaut kādā veidā manifestējās un pievelkās. Un es varu pastāstīt vienu milzīgu piemēru, kas ir manā dzīvē vislielākais bijis. Tas bija Alpos. Es neatceros, kurā gadā, bet tur ir tādi vagoniņi, ar kuru brauc augšā uz kalnu, un tad slēpo lejā, ne? Un nezinu, no kurienes es sāku domāt par 100 eiro. Vienkārši galvā 100 eiro. Un tas stāsts ar tiem 100 eiro ir tāds. Es domāju tieši par to, cik man reizes būtu jāiet uz kafejnīcu un jāprasa oficiantam, vai viņš ir atradis 100 eiro. Cik man reizes tā būtu jādara, līdz notikuma sakritības sakrista tā, ka kāds tiešām ir pazaudējis to 100 eiro, un es aizēju un paprasu, man iedod. Nu jā, tas bija tāds brauciens augšā, tas ir kaut kādas, 13 minūtes, un es par to baigi domāju, un tādā garā un tā. Un uzkāpu uz slēpēm, slēpoju lejā, un vidū kalnā es redzu slēpotais slēpo pa priekšu, viņš tā kaut kā nogrozās, un vienkārši gaisā uzlidos 100 eiro. Un tāds, aizbraucu, pieslēpoju klāts, savācu, un skatos, viņš ir aizslēpojis. Es jau uzsvilpi, ja viņš atskatītos, es pieiet klāt viņam atdot, protams, bet viņš aizslēpoja, un es domāju, es taču neslēpošu viņam pakaļ. Un īstenībā es viņu tik redzēju tā, no malas, un viņš tā ātri aizslēpoja, un īsti nesaprat, kurš ir kurš, jo tur bija diezgan daudz cilvēki. Nu jā, ko es ar to gribu teikt? Ar to, kad vienkārši piesaukšanas spēks. Es nezinu, kā tie notikumi attīstījās, kāpēc, jo nevienā citā reizē braucienā es neesmu domājis par 100 eiro un šādu schēmu. Jā, vai tas ir tāds ļoti interesants notikums. Un pēc tam man bija jautājums, kāpēc es domāju, vai es domāju tikai tāpēc, ka tas notiks, vai tas jau bija zināms, ka notiks, un tāpēc es to iedomājos. Tas ir tāds filozofisks jautājums, ko varētu pajautāt un tirzāt tālāk, bet dziļāk neiešu. Guči arī ieradās šeit. Jā, un tas bija īstenībā tāds pirmais punktiņš, ko es esmu pierakstījis, par ko es gribēju runāt, par piesaukšanas spēku, bet varbūt arī varētu parunāt vēl vairāk par šo. Bet kopš pagājušajām epizodēm esmu klausījies, visu editojis, klausījies, kā ir sanācis un tādā garā. Un pēdējā epizodē viens tāds liels labojums, ko es gribēju veikt. Es saku, tāpat neviens neklausās.
6 cilvēki, tas jau nav nekas un kaut kā tā. Man liekas, tas ļoti nepareizi bija un ļoti tā neforši. Tā kā to es vēlētos izmainīt uz to, kad es saku paldies visiem, kuri klausās, es to ļoti novērtēju un ceru arī uzlabot šo podcastu ar katru reizi un lai jums ir interesantāk. Un jā, es varu pateikt vienkārši lielu paldies jums, ka jūs klausāties un vispār šim kanālam ir kādi skatījumi. Tas ir liels prieks un pateicoties jums, es arī tālāk varu iet tālāk. Jā, ļoti labi pateicu, beigforši. Atkal ir sarakstīti kaut kādi punktiņi, par kuriem es gribēju parunāties un tādā garā. Un jā, pirmais ir atkal ir otrais vai trešais tagad jau izkāpt ārā no savas komforta zonas un vispār attīstīt prasmi, kā tas ir runāties ar kameru priekšā, runāties ar mikrofonu, dzirdēt savu egoistisku, nacistisko balsi un to visu attīstīt un pilnveidot. Paldies ir pateikts, tas ir baigi forši. Piesaukšanas Law of Attraction arī ir bišku parunāts. Un pie tā Law of Attraction ir vēl pierakstīts tāda mazs punktiņš. Nu jā. Iepriekšējā podkastā es bieži vien teicu tu, es, mēs, cilvēki un tādā garā. Un es par to baigi domāju, kā īsti stāstīt. Vai stāstīt tu, es, un tad es vienkārši sapratu, ka jāstāsta ir cilvēki, kas dara tā, ir cilvēki, kas dara tā, un tad es varu pateikt, kā es daru, kā man liekas labi. Un, protams, tās visas idejas, ko es stāstu, nav visiem pareizes. Ir cilvēki, kas teiks, ka tā nav un var dzīvot pēc saviem. Es nevienam neko neuzspiežu, mana filozofija jūs var klausīties, var neklausīties, var noliegt, var piekrist. Katram ir sava brīva griba, kā dzīvot. Es varu vienīgais teikt, kas man strādā labāk un kā es dzīvoju labāk un pēc kādas filozofijas es dzīvoju un kādus cilvēkus es skatos, no kuriem mācos un tādā garā. Tā kā katrā klausītāja brīva izvēle ir domāt ar savu galvu un izvēlēties pašiem savu ceļu. Un piesaukšanas spēks ir cilvēki, kam viss ir slikti. Ir, protams, tie cilvēki, kuriem nekas nav labs. Arī nevar teikt, nekas nav labs, bet šodien līst lietu. Saka, Dievs, cik slikti. Man galvā ir doma, kā būtu, ja uz pasaules vispār nekad nelīt lietas, un tad vienā dienā uzlītu. Visi cilvēki iziet ārā pateikt, ak, Dievs, lietas, beidzot lietas, kā man patīk lietas. Jā, un īsti tas piesaukšanas spēks ar to, ka viss ir slikti, tā arī notiekās. Varat varbūt paskatīties savā sabiedrībā, arī es skatos savā sabiedrībā, ir daži cilvēki, kam nepatīk tas, kam agri jāceļas un negribas celties un negribas iet uz darbu un vispār negribas dzīvot un tādā garā. Viņiem ar šādu domāšanu arī būs un nekas īsti nemainīsies. Un tad ir vēl viens, izejot no šī, ir tas, ka cilvēks pierod pie tā un cilvēks, sakot šādas lietas, viņš jūtās komfortā, viņam slikti justies ir komforts. Lai gan viņš saka, ka viņš jūtās slikti un labprāt grib mainīties, bet viņš ir pieredzis pie tā sliktuma, un ja viņam būtu jājūtās labi, tas būtu kaut kas jauns, tas būtu iziešana ārā no komforta zonas, iešana iekšā tumsā un nezināšanā, kas ir bailīgi. Tāpēc bieži vien šādi cilvēki arī paliek šādi cilvēki. Un runājot par šo, arī nākamais punkts ir par skarbo dzīves pieredzi, ko Kaspars iepriekšējā epizodē bišku pastāstīja, mēs ar viņu arī īstenībā parunājāmies vēlāk pēc podcastu, un tā bija, es tik sen nebiju runājis ar cilvēku, kurš ir patiess pret sevi. Es to domāju tādā veidā, kad tad, kad cilvēks cieš kādu skarbu pieredzi, nokļūst skarbos apstākļos, viņš pēkšņi saprot sevi. Viņš
saprot, kāds ir bijis patiesībā iepriekš, kad viņam ķipa viss bija labi. Un, jā, nonākot skarbos apstākļos, parādās šie jautājumi. Un, protams, ir ļoti liela pārdzīvojuma un sāpes. Bet šie sāpīgie un bēdīgie notikumi, viņi tieši parāda patieso būtību. Un kas tad ir tā patiesā būtība? Un, manuprāt, patiesā cilvēka būtība ir mīlestība. Kāpēc? Nu kā, lai uztaisītu cilvēku, 2 cilvēkiem jānodarbojas ar mīlestību. Tad rezultātā mēs esam cēlušies no mīlestības. Un tas ir, kā mēs esam nākuši pasaulē ar mīlestību. Un, manuprāt, tā mīlestība ir tā mūsu būtība. Un vēl tālāk ieiet šitā tā mīlestība, mūsu patiesā būtība. Es uzskatu, ka ir kaut kāds spēks, kas ir radījis visu un arī visus mūs viens un tas pats, ka mēs esam nākuši no viena. Un tas viens, tā ir tā mīlestība, un tas ir sadalījies tik tālu, līdz ir ļoti plaša daudzveidība, bet mūsos katros ir mīlestība, jo mēs esam nākuši no tās viena punkta. Un tā ir mūsu patiesā būtība, pēc manām domām. Un tas, ko es esmu lasījis un zinājis, es, protams, neesmu nekāds speciālists, un man ļoti patīk par to runāt, bet es jau mācos, tā kā es nevaru izskaidrot tik to ļoti labi, kā pasaules līmeņa Ramdas vai Juris Rubēnis vai Brians Weiss vai Joe Dispenza, Dalai Lama, Mahatma Gandijs vai Nelsons Mandela. Vai ir tik ļoti daudz cilvēku, kas ir visu dzīvi strādājuši, lai pietuvotos tam mūsu patiesai būtībai. Un viņi, protams, daudz labāk var izskaidrot. Tāpēc es to cenšos, es to mācos un jā. Tātad patiesā būtība un nonākšana smagos apstākļos. Un nesen lasīju tieši grāmatu. Īstenībā arī par to piesaukšanu vispār ir tā, man pieņemsim pēdējās 2-3 dienās bija, ka es kaut ko iedomājos un 2-3 dienu laikā es to izlasu grāmatā, ko es lasu. Un viens aizbrauc pie vecākiem, mamma iedeva grāmatu par ģimenes gudrību, Robina Šarma grāmata. Un tur ir rakstīts, kā veidot ģimeni, kā veidot tādu ģimeni, kādu cilvēks vēlās, ja vēlas saticību, mīlestību, prieku, laimi un visas tās pozitīvās emocijas, lai bērni rosinātu bērnos spējas, lai viņi īsteno savu potenciālu un kļūst par tādiem cilvēkiem, par kuriem vecāki ir lepni. Un tur ir tādi mazi punktiņi sarakstīti, kas ir jādara, un par cik man ar mammu bieži vien sanāk runāt par ģimeni un apspriest, kādi mēs esam, kādi mēs gribētu būt un tādā garā. Es viņai iedevu to grāmatu. Un nesen aizbraucu pie vecākiem, un tā grāmata stāvēja uz galda, un es viņu paņēmu rokās un atšķīru. Un lasot grāmatas, man ļoti patīk atzīmēt. Visas grāmatas, kas man ir, viņas ir izkrāsotas un atzīmētas, un bieži vien paņem rokās to grāmatu un paskatos, izlasu kādu labu citātu, kas ir tieši tajā laikā domāts. Nu jā, runājot par to, kad grāmatas vienkārši kaut kā mistiskā veidā padod to, ko dzīve arī dod. Un atverot to grāmatu, citāts par grūtiem brīžiem. Taču dzīve mēdz dot mums triecienu, kad mēs vismazāk to gaidām, vai vismazāk būtu to pelnījuši. Nereti mūsu lielākās ciešanas sākas tieši tad, kad mēs esam uz viļņa. Tādos brīžos viss, kas mums ir dārgs, var tikt atņemts, atstājot mūs tumsā, bezdibeņa priekšā. Tikai tādos visdrūmākajos brīžos mūsos rodas atskārsme par to, kas mēs patiesībā esam. Šādos lielu ciešanu brīžos mēs atklājam, uz ko esam spējīgi. Jā, un šis citāts, manuprāt, diezgan labi atspoguļo brīžos, kad nonāk cilvēks skarbos apstākļos un viņam liek pārdomāt iepriekšējos notikumus un uzdot sev jautājumus, vai tas tādus apzināšanās jautājumus, ka tu apzinies
kāds tu patiesībā esi bijis. Jo bieži vien, nodzīvojot kaut kādu periodu, mēs atskatāmies atpakaļ, cilvēks atskatās atpakaļ uz notikumiem un domā, ka viņš bija rīkojies citādāk nekā bija patiesībā. Tāpēc īstenībā arī ir viens veids, kā to forši var papētīt, sevi apzināties vairāk, ir rakstīšana. Un rakstīt konkrētajā dienā, nemelojot sev, un pēc kāda laika atpakaļ paskatīties, ko cilvēks ir uzrakstījis, vienkārši izlasīt un uzdot jautājumu, vai tagad es atceros to notikumu tieši tā, kā tas notika. Jo bieži vien cilvēks spēj izpušķot pagātni. Pieņemsim, man tās vislabākais piemērs ir par attiecībām, kad divi cilvēki ir kopā, viņiem ir labi, un tad viņiem nav labi, bet beigās viņi izšķirās. Un tad pēc kaut kāda laika cilvēkam pietrūkst tas otrs cilvēks. Un viņš atcerās laikus daudz labākus, nekā tie patiesībā bija. Viņš vairs neatcerās strīdus un tos sliktumus, kāpēc viņi izšķīrās. Viņš atcerās visu to labāko un skumst pēc tā un ilgojās tā. Been there, done that. Bet rakstīšana savukārt palīdz. Un uzrakstot var attīt atpakaļ savu dzīvi un īstenībā paskatīties, kādi tie notikumi patiesībā ir bijuši. Vai ir tādi, kā pašlaik ir domas, vai ir drusku citādāk. Manā dzīvē ir atspēlējies tas, kad ir daudz citādāk nekā es domāju. Esmu rakstījis jau kopš 14 gadu vecuma un turpinu to darīt gandrīz katru dienu, bet diezgan daudz, un tas man ļoti palīdz, gan īstenībā arī atbrīvoties no emocijām. Tas ir tā kā parunāšanās, atklāta parunāšanās, jo es nezinu, vai cik cilvēkiem vispār, vai man vismaz nav tā, kad es varu apsēsties un ar jebkuru cilvēku sirsnīgi, 100% atvērties un izgāzt ārā visus savus labumus, sliktumus, pilnīgi visu, uzticēties. Man, protams, ir labi draugi, bet nav tāds 100%. Tāpēc rakstīšana ir ļoti atbrīvojoša. Tā, un tas bija par smagajiem, grūtajiem brīžiem. Un īstenībā, runājot vēl vairāk par grūtajiem brīžiem, es tā kā nenovēlu nevienam nokļūt šajos grūtajos brīžos, bet tajā pašā laikā es novēlu nokļūt grūtajos brīžos. Kāpēc? Jo tie grūtie brīži cilvēkam parāda to, ko viņš iepriekš nav sapratis, kā jau iepriekš mēs runājām. Un Šekspīrs arī ir teicis tā: There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Nav nekas labs vai slikts, bet mūsu uzskati, domāšana padara notikumus par labiem un sliktiem. Un man liekas, tas bija epizodē ar Ansi, kad es viņam teicu par puisīti, kurš ar zirgu nokrita, salauza kāju, visi teica, cik slikti. Viņa tētis teica, nevar zināt. Kad ciemā iebruka ienaidnieks, visi teica, vai cik labi puisītis salauzis kāju. Jo viņi neiesauc armijā. Un arī prikols par šitiem notikumiem ir tā, ka dažreiz tie notikumi konkrētajā brīdī var likties slikti, ka visa pasaule grūtajos brīžos visticamāk tā arī ir. Un tas ir tikai normāli, ka tā ir. Un man arī tā ir bijis, ka tieši konkrētajā brīdī, ak, Dievs, ir vienkārši tā, ka tev iekšas plīst pušu un ir vienkārši ļoti grūti. Bet tad paiet laiks, un tu sāc tīt atpakaļ, sāc palasīt, ko tu esi rakstījis tajos grūtajos brīžos, uzdot sev jautājumus, un īsti saproti, kāpēc tiem notikumiem vajadzēja notikt. Ko cilvēks ir iegūst, kādas mācības viņš ir iemācījies. Un tad atkal smagās pieredzes kļūst par vislielākajām dāvanām. Un manā dzīvē sevi atceroties tieši smagās pieredzes. Tas tāda pirmā smagā pieredze bija šķiršanās pēc 5,5 gadu attiecībām. Un tas bija ilgs periods, līdz beidzot tika saprasti, kāpēc tam vajadzēja notikt, kādi bija iemesli. Un tieši tas bija tāds tā kā ne motivācija, bet spēks, kas mani veicināja strādāt pie sevis.
Jā, un, protams, pirmajā reizē es arī domāju, ka tas ir slikti, bet pagāja laiks, un tad sapratu, ka do. Un tas ir īstenībā arī viens notikums, kas man ir izmainījis, un no kā es esmu ļoti daudz paņēmis, un ja man prasītu, vai es darītu tā vēlreiz, es darītu tā vēlreiz, jo tas, ko es esmu iegūst no tā, lai gan vienalga, cik sāpes un cik bēdīgi ir bijis, ieguvums ir daudzreiz lielāks. Tāpēc arī notikumi, viņi notiek, bieži vien ir bēdīgi, bet varbūt kādu dienu parādīsies jēga, kāpēc tas ir noticis. Un man gribās ticēt tam, kad katram notikumam ir jēga, ja tā nerodās tagad, tā parādīsies kaut kad vēlāk. Un vēl, ko es gribēju pastāstīt, ka mēs konkrētus notikumus, konkrētus cilvēkus, vienalga, ko, mēs piedzīvojam tikai noteiktu reižu skaitu. Dzīves laikā mēs piedzimstam un nodzīvojam, Latvijā vidējais vecums bija kaut 75, kaut kas tāds. Vīriešiem bija 2-3 gadus mazāk, sievietēm bija vairāk. Precīzi datus nepaskatījos, bet principā, ja mēs dzīvojam līdz 80 gadiem, dzīves laikā mēs paskatīsimies tik un tik saulrietus, tik un tik saulēktus, tik un tik ziemas, tik un tik lietus. Mēs 12 gadus mācīsimies vidusskolā. Un katram tam notikumam ir skaits. Un ko es ar to gribu teikt? Ka bieži vien mēs, kad cilvēki nenovērtē tos notikumus, kas ir doti, un nedomā, kad varbūt tā ir pēdējā reize. Un šajā es vēlētos, kaut varētu tā smuki visu pastāstīt un plūstoši, bet galvā ir arī tik daudz domas un īsti vēl nemāku viņas salikt tā smuki pa plauktiņām, lai pastāstītu. Bet ko es ar to visu gribu pateikt, ir tas, ka jebkurš notikums, jebkurš kaut kas, tas paliek arvien mazāk un mazāk tās reizes, kad mēs to pieredzēsim. Un tāpēc ir jādzīvo tā, lai tas katrs notikums un katrs kaut kas ir tieši izbaudīts. Lai mēs nedomājam par pagātni, ko mēs esam nepareizi izdarījuši. Lai mēs nedomājam par nākotni, vai arī nedomājam par to, kas mums ir jādara universitātē, darbā vai vienalga, kur. Un, manuprāt, tā tie mirkļi tiek pazaudēti. Un es esmu lasījis un slimnīcā staigājis redzējis daudzus vecus cilvēkus. Un tas liek domāt arī par to, ka dzīve tik tiešām ātri paiet. Un man ir īstenībā bailes no tā, kad es pamodīšos kādu dienu vecs un domāšu, cik daudz īstenībā es esmu izdzīvojis. Cik daudz es esmu priecājies brīžos, cik daudz es esmu nedomājis par pagātni, cik daudz es esmu neuztraucies par nākotni, cik daudz brīžus es esmu izbaudījis. Un šādi jautājumi un domas bija pirms kāda laika. Šādi jautājumi un domas veidojās pēc skarbajiem notikumiem, kad ir tas melnais bezdibens un ir viss slikti. Tiek uzdot šādi jautājumi. Un tāpēc arī es īstenībā novēlu pieredzēt šos brīžus, jo ātrāk pieredz šādas lielas skarbas pieredzes, jo ātrāk ir sapratne par vispārējo, ka īstenībā ir jānovērtē to, kas ir un kamēr vēl ir, jo nekas dzīvē nav mūžīgs. Tā tiešām ir. Jā, īstenībā ir dažreiz grūti tā runāt, skatīties arī uz sabiedrību, uz dažiem cilvēkiem, kad nedzīvo tādu dzīvi, ka uztraucās un domā. Man gribētos to ietekmēt, man gribētos pastāstīt. Un tāpēc arī ceru, ka šis podcasts būs tāds, kas palīdzēs šādā jomā. Un tāpēc arī saku liels paldies jums, klausītāji, par to, ka jūs klausties un ka arī patīk. Man nākamais punkts ir arī tāds par laimi. Manuprāt, visi dzīvē grib būt laimīgi. Tikai bieži vien ir laimīgi cilvēki un ir nelaimīgi cilvēki. Bet tas arī nav melns un balts. Ir, protams, kaut kāds milzīgs spektrs. Tu vari būt laimīgs kaut kādā daļā, bet nelaimīgs citā daļā. Tas arī ir normāli un diezgan pieredzēts. Bet bieži vien ir cilvēki, kas tiešām sasniedz to laimi. Manuprāt, laime ir mīlestība. Manuprāt, laime ir patiesā būtība. Un tas viss iet kopā. Tā skarbā pieredze, ka tu pieredzi zemāko punktu, kas cilvēkam liek uzdot jautājumus.
ceļš līdz patiesajai būtībai, un tas viss ceļš ir izbaudāms process, un viena no mācībām, viena no darbībām, kas ir jābeidz domāt par pagātni un nākotni, visu uzmanību, jākoncentrē šeit un tagad. Un tad, kad tas notiek, atkal pirmā tēma, law of attraction. Ja cilvēks vairs nedomā par nākotni, pagātni, viņš domā par tagad, viņš izveido ap sevi tādu magnētisko lauku, ko piesaista. Un esmu lasījis Joe Dispenza, doktors, psihoterapeits, pasaulē atpazīstams. Viņš sarakstīja grāmatu Becoming Supernatural, un tajā grāmatā ir aprakstīts tas, ko es jums tagad stāstu. Kā stimulējot prātu ar pozitīvu enerģiju, pozitīvām domām, izveidojās magnētiskais lauks. Mēs tā kā izskatāmies tā kā ābolīts, kas pievelk tos notikumus. Jā, pievelkam notikumus, pozitīvo, patiesā būtība, laime. Ir cilvēki, kas laimi domā, ka tā būs rītdien vai bija vakar. Tas atkal ir domāšana par pagātnē, nākotnē. Laime ir šajā brīdī, ko var nepiekrist manām idejām, var piekrist, un tas ir vismaz no manas pieredzes un no grāmatām, ko es lasu, kā jau es iepriekš teicis. Laime rodās tagad, šajā brīdī, tad, kad mēs ne rīt, ne vakar. Ir cilvēki, kas skrien pakaļ laimei, pakaļ sasniegumiem vai materiālām vērtībām, domājot, ka tas atnesīs laimi. Savā dzīvē esmu pieredzējis to un varu pateikt, ka man tas nav atmaksājies, tikai iedzinis man vēl lielākā bedrē, nekā es iepriekš biju. Pirmā lieta skriet pakaļ materiālām vērtībām. Esmu domājis tā, kad man būs mana sapņu lieta, tad es būšu laimīgs. Un tad, kad tas piepildījās, es sapņu lietu palietoju 3 dienas, un es jutos, ak, Dievs ir tik forši, un es esmu laimīgs. Bet pēc 3 dienām tu pierodi un saproti, ka tas tukšums ir vēl joprojām iekšā. Un īsti materiālais nedara laimīgi, nerada to piepildījumu, to laimes sajūtu. Un es nesapratu, kā. Un pirms tā materiālā labuma gūšanas man arī bija pieredze par cilvēku. Es domāju, ka, kad es dabūšu atpakaļ meiteni, kuru es mīlu, es būšu laimīgs. Un kad tas notika, pagāja atkal kaut kāds laiks, kad atkal ir iekšā tas tukšums, tāda nepiepildījuma sajūta. Un tad es arī nevarēju saprast, kur tā laime rodās. Ja tas nav otrā cilvēkā, pēc tam nav materiālā, varbūt man kaut kas ir jāsasniedz. Un tad es arī sasniedzu kaut ko, kas man bija liels. Un arī tad neradās laime. Gadus vēlāk, ar treniņu, ar sevis izzināšanu, ar darbu ar sevi, esmu atradis to laimi. Un tā man laime rodās šajā brīdī. Un pie tās ir jāstrādā, un es arī strādāju pie tās laimes. Strādāju tagad, strādāju katru dienu. Un ar katru dienu, ko es strādāju, es pieredzu to vairāk un vairāk. Un lai vai cik absurdi tas liktos, tā ir vienīgā patiesā sajūta, ko es zinu. Un vēl absurdi, kontroversiāli, ir tas, ka pieņemsim tās visas materiālas sasniegums, otru pusīt un ārējos faktorus, ko cilvēks domā, kas darīs viņu laimīgus. To iegūstot, saprot, ka nē, tā laime nav. Un patiesībā ir tāda, ka ja cilvēks spēja ar darbu, ar sevi būt pats laimīgs, viņš arī piesaista visu pārējo. No iekšas uz āru, nevis otrādāk. Bet tā ir arī īstenībā laba mācība dabūt visus ārējos faktorus, tādus kā cilvēks domā, kas padarīs viņus laimīgus, tikai lai saprastu, ka īstenībā laime tur nav. Es runāju no personīgās pieredzes un no grāmatām, bet es nezinu, kas būtu jānotiek, lai iedomājoties sevi 20 gadu vecumā, lai kāds atnāk man kaut ko pastāsta. Šādas, ko es tagad runāju, es nezinu, vai es klausītos.
Es nezinu, kā būtu jāpastāst, jāpasniedz, lai to saprastu ātrāk. Tāpēc nāk tā skarbā pieredze, kas vienkārši izmāca. Tā teikt, dzīve izmāca. Un atkal viss šis iet kopā ar law of attraction. Cilvēka iekšējā būtība piesaista ārējos notikumus. Un, ja gribās labu mašīnu, māju, draudzeni, draugu, vienalga ko, tas jāsāk no iekšas. Un runājot par laimi, manuprāt, tā arī ir tāda emocija. Un visas emocijas rodās iekšā. Un katrai emocijai ir kaut kāds spēks, enerģijas vibrējošs vilnis, teiksim tā. Un tas arī ir tas ap mums, mūsu magnētiskais lauks. Ja mums būs negatīvs, mēs arī pievilksim tos negatīvos. Un ja mēs būsim laimīgi un priecīgi, tad mēs arī pievilksim tādus notikumus. Un tas ir ļoti interesanti, ka pasaule īstenībā ir tik otrādāk viss sagrozīts, ka bieži vien ir runas par to, ka viss ārējais ir tas, kas dara laimīgus. Bet ļoti rēti ir tas, ka iekšējais uz āru, ka patiesībā ir tas iekšējais, ir pats svarīgais, lai cilvēks dabūtu visus ārējos faktorus. Un tas tiešām ir law of attraction. Un emocijas. Ja cilvēks spēj izveidot konkrētu emociju un noturēt, var uzstādīt mērķi, pieņemsim. Es gribu Lamborghini. Ok, es aizveru acis un domāju, man ir Lamborghini, kā es jutīšos, kad es iekāpšu iekšā. Es jutīšos priecīgs, laimīgs, adrenalīns man būs. Un es aizveru acis un es cenšos šīs emocijas iegūt tagad. Un ja cilvēks spēj šīs emocijas izveidot tagad, pirms tās lietas vai sasnieguma vai cilvēka, kas viņa dzīvē iespējams būs, ja viņš spēj izveidot to tagad, tad ir liela iespēja, ka tas notiksies. Bet tas arī var nenotikt. Tas ir tas triks, bet var dzīvi pavadīt cenšoties, un var dzīvi pavadīt pateikt, ka nē, ar man tas nenotiks. Tā gudrība ir tādā, ka tie cilvēki, kas ir pateikuši, ka nē, man tas nebūs, viņiem nekad nebūs. Bet tie cilvēki, kuri ir pateikuši, ka es gribu, es varu, es centīšos, ir iespēja to visu piepildīt. Un nākamais punkts ir par identitāti, ko īstenībā man ļoti patīk, kā viss šis podcasts tā forši attīstās. Manuprāt, tagad runājot šeit tā diezgan strukturēti un plūstoši par identitāti. Identitāte ir tas, kā mēs, kā cilvēks sevi vērtē. Ja būs cilvēks, kurš teiks, es matemātikā dabūšu 4, vairāk nē, tad visticamāk viņš dabūšu 4. Ja cilvēks aiziet uz eksāmenu un saka, es visticamāk nenolikšu, tad viņš visticamāk nenoliks. Tas, kā cilvēks sevi vērtē, principā uzliek sev limitu, kuru viņš nepārkāps. Ja cilvēks sevi vērtē, es varu sasniegt savus sapņus un dzīvot tādu dzīvi, kā es vēlos, viņam ir iespēja to visu piepildīt, jo viņam ir pilns potenciāls. Runājot par šo visu, gribās vēl piestarpināt tā, ka viss nenotiek vienā dienā. Tas viss ir milzīgs darbs ar katru dienu. Un tas progress ir nevis lineārs šitāds, bet viņš ir vairāk šitāds, eksponenciāls. Tas darbs ir jāiegulda ļoti daudz, un ir sajūta, ka cilvēks kustās uz vietas un īsti progress nav. Tāpēc ir jābūt ticībai, ka tas, ko cilvēks dara, atmaksāsies. Un jā, ir īstenībā ļoti daudz, kā par šo runāt, bet jā, un es esmu atkal bišķiņ aprāvies. Cik karsti. Ok, labi, pastāstīšu, piemēram, par viens mērķis var būt bagātam. Tas arī stulbs skan, bet labi, es pacentīšos pastāstīt. Ir jādefinē sākumā, kas ir bagātība pašam individam, kas to vēlās. Ja tā ir materiāla bagātība, ok, tad vienkārši jāpaskatās, ko materiāli bagāti cilvēki, ko viņi dara.
Un bieži vien var izlasīt grāmatās, jo ļoti daudzi ir sarakstījuši grāmatas, kā to visu ir izdarījuši. Un nelasīt, manuprāt, ir tas pats. Cilvēks, kurš māk lasīt, nelasīt, ir tas pats, kas cilvēks, kurš nemāk lasīt. Un cilvēki, kas ir to īstenojuši, viņi ir sarakstījuši grāmatas, viņi ir principā uzrakstījuši blueprint, kā to visu panākt. Un kas ir jādara, ir vienkārši jāmācās no tiem cilvēkiem un jāīsteno to, ko viņi katru dienu ir darījuši. Warrens Buffets, viņš no cik 70. gada jau pirms 50 sanāk. Pirms 50 gadiem sācis investēt. Un viņš māca par to, ka ir jāinvestē maziem daudzumiņiem, bet tas akumulējās gadu laikā. Un tas progress ir tāds, kā es iepriekš teicu, šitāds eksponenciāls. Un tas viss reizinās un paliek liels. Un mēs šodien runājam par emocijām, par arī domām un par darbībām, kas ir jāveic, lai kaut ko izdarītu. Bieži vien ir grūti samainīt emocijas, ja mēs nerīkojamies. Ir grūti samainīt emocijas, ja cilvēks neko nedara. Tas tā arī nestrādā. Un ir arī grūti samainīt domas, ja atkal cilvēks neko nedara. Ir vieglāk samainīt rīcību, kas izraisīs citādākas domas, un domas izraisīs citādākas emocijas. Visas šīs 3 darbības īstenībā vienu otru pastiprina, un jā, kaut kā īstenībā tagad sākās vienkārši tāds pam. Varbūt ir īstenībā jābeidz. Es 41 minūti runāju, man liekas, ka tas bija daudz, man liekas, ka šodien diezgan daudz ko pastāstīju. Un vispār nav diezgan viegli sēdēt un vienam runāties tik ilgi, bet labi, es drīz beigšu. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ir arī saistīta ar visu, ko es tagad runāju, bet viss es jau laikam sāku slēgties ārā, ir īstenībā baigi grūti 40 minūtes nosēdēt un vienkārši runāties un censties kaut ko pateikt un tā. Bet labi, pēdējā doma, ko es gribēju pateikt, ir, ja paņem bumbu, met gaisā, zinot spēku, kādā tā tiek mesta, virzienu, leņķi, svaru bumbai. Ja zini mestai bumbai pusi ceļu, visticamāk var aprēķināt kaut kādu intervālu, kur viņi nokritīs. Ar dzīvi ir tas pats. Ar dzīvi ir tas pats tādā veidā, ka, ja mēs paņemam savu pagātni, visu, paskatāmies, kādus izvēles esam mēs veikuši, tas ir noveduši mūs līdz šai situācijai. Un ja mēs paņemam savus iepriekšējos gadus un paskatāmies tikpat daudz gadus uz priekšu, apmēram tur ir tas, kur mēs būsim. Ja cilvēkam nepatīk tas, ko viņš tur redz, viņš sāk pieņemt citas izvēles. Ja viņa iepriekšējās izvēles ir novedušas šeit, ja viņš to apzinās, apzināšanās ir pirmais posms tam pārveidai. Viņš apzinās savas rīcības, kuras viņš ir kuras viņš ir veicis, viņš var tās rīcības samainīt, lai nokļūtu citā vietā nākotnē. Un tā patiesi ir. Visas cilvēka pagātnes rīcības ir novedušas līdz šim punktam, bet tās rīcības, ko cilvēks darīs šajā dienā un rītdien, novedīs viņu citā punktā nākotnē. Un nav tā, ka pagātne ir nākotne. Nē, tā nav. Visi cilvēki var mainīties. Visi. Es neesmu nekas īpašs, bet es esmu samainījis savu dzīvi. Un es ļoti cenšos, un īstenībā šis viss, ko es tagad daru, man ļoti palīdz būt atbildīgākam, plānot savu laiku vairāk un darīt labi. Darīt, kā vismaz es domāju, kā ir labi. Nekaitēt sev un nekaitēt citiem. Un viss atkal atgriežās uz doto brīdi. Viss, kas cilvēkam pieder, ir šī diena, šis brīdis. Un, manuprāt, šos brīžus un katru šodienu ir vērts pavadīt laimē un mierā. Un, manuprāt, tas viss ir iespējams, kad ir
kad cilvēks ir ceļā uz savu patieso būtību. Un varbūt ir cilvēki, kas saka, es esmu tāds un es daru tā tāpēc. Bet tiešām tiek uzdoti pareizie jautājumi, kāpēc tu tā dari, kāpēc cilvēks tā dara, dažreiz atbilde būs, ka cilvēks to ir redzējis televizorā, vai viņam ir draugs pateicis, vai viņa valsts tā ir izveidojis, vai viņa bērnība pieredzes ir izveidojis tā. Ir kaut kāds iemesls, kas cilvēkam ir līdzis rīkoties tā, kā viņš rīkojās. Tāpēc arī, mēs savā dzīvē, es cenšos pieņemt visus cilvēkus tādus, kādi viņi ir, nevis tā, kā viņi rīkojās. Es gribu ticēt, kad cilvēks rīkojās konkrētā veidā tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kāds iemesls tā rīkoties. Un vēl viens, pēc kā es dzīvoju, ir tā, ka sāpināti cilvēki sāpina citus cilvēkus. Esmu savā dzīvē sāpinājis citus, jo es tiku sāpināts no 14 gadu vecuma. Un tālāk uz priekšu tas vienkārši tagad tāda sniega bumba vēlās. Un es arī īsti nesapratu, kāpēc. Bet, manuprāt, dzīve katram ir pakārtot tā, lai to lēnā garā saprastu, lai lēnā garā kustētos uz savu patieso būtību, lai pieredzētu pieredzes, kas, tātad veicinās šo ceļu uz patieso būtību. Un esmu pietuvojies šīs epizodes noslēgumam. Manuprāt, bija diezgan forši. Rītdien atkal sēdēšu un editošu un klausīšos. Un vēl viens tāds mazs, ko es vēlos pateikt, par īstenībā arī ļoti saistīts ar šo visu tēmu, ko es runāju, bet skan pavisam vienkārši. Kur tu iesi, tur tu būsi. Tas ir attiecināms uz to, ka, cilvēks domā, ka laime ir kaut kur nākotnē, laime ir kaut kādās lietās, laime ir kaut kādos cilvēkos, to dabūjot, saprot, ka nav tas. Es zinu, ka ir, paldies tie, kas klausās, un varbūt tiešām varbūt es kaut ko mainu, varbūt es kaut ko ietekmēju, un es ļoti vēlētos atstāt šādu ietekmi. Un es nezinu, kā pastāstīt, kā iedot, lai saprastu, lai mācītos no cita cilvēka. Ir taču tik vienkārši, ir cilvēki, kas nemācās no savām kļūdām. Ir cilvēki, kas sāk mācīties no savām kļūdām. Ir cilvēki, kas ir iemācījušies savas kļūdas, izpratuši savus iepriekš pieņemtos lēmumus un izvēles, kas novedušas viņus šajā brīdī, un sāk mācīties no citiem cilvēkiem. Šāds dzīvošanas veids, esmu to piekopis un cenšos piekopit to tagad, papildus, bet īstenībā tas mācību process ir tāds, kad es nebeidzu mācīties no sevis. Es turpinu mācīties no sevis, un es turpinu mācīties no citiem cilvēkiem. No cilvēkiem, kuri mani iedvesmo, no cilvēkiem, kuru līdzīgas dzīves, kādas viņiem ir, es arī vēlētos tādas, un cenšos izdarīt to, ko viņi dara, un cenšos nepieļaut tās kļūdas, ko viņi ir pieļāvuši. Viena no tām, ko daudzās grāmatās lasu par veiksmīgiem cilvēkiem, ir tas, ka viņi ļoti maz laika velta ģimenei. Un, manuprāt, ir jāizveido grafiks, ir jāizveido sistēma, nevis jāstrādā tagad daudz un vēlāk es strādāšu maz. Nē, manuprāt, ir jāstrādā konkrēts stundu skaits dienā. Konkrēts stundu skaits dienā ir jāpavada kopā ar tiem cilvēkiem, ko mīli. Un viss ir jādara tagad. Tas, protams, ir ceļš daudz ilgāks, bet tajā, es nezinu, tā ir mana filozofija, kā es cenšos dzīvot savu dzīvi un kas man padara ļoti laimīgu, kas man liek dejot, kad neviens neskatās. Kas man vienkārši, es jūtu tik milzīgu enerģiju šeit, kas strāvo cauri pāri, braucot vienkārši mašīnā un skatoties ārā pa logu. Es vienkārši jūtu, man viss, deg un enerģija visur ir. Un tas ir tik brīnišķīgi, un es to ļoti vēlos iedot. Tas viss nav nācis vienā dienā, tas ir nācis gados.
ar konstantu darbu un ar ļoti daudz skarbiem brīžiem. Un nenovēl to nevienam, bet ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu, lai nokļūtu uz ceļa pie savu patiesā es, pie savas būtības, es to novēlu, bet atcerieties vienu, ka tas, kā jūs jūtaties šodien, nenozīmē, kā jūs jūtīsieties rītdien. Tā kā jebkurš smagais periods, tas ir pārējošs, jo nekas dzīvē nav mūžīgs, tāpat kā arī labie brīži nav mūžīgi, ir pārējoši, tāpēc izbaudat un vienkārši priecājieties, kamēr varat, jo tiešām tā dzīvība ir īsa. Un īsti neviens nezin, kad tā varētu beigties. Tāpēc mans gala novēlējums ir izbaudiet, kamēr varat, un noteikti dzīves beigās jūs nebūsiet nožēlas pilni par to, ka jūs kaut ko neesat izbaudījuši. Tāpēc lasiet grāmatas un ar mīlestību atvedos šodien, un nākamo nedēļu jau būs viesis, un tā liekas, mans bračka būs. Tā kā, jā, es ceru, ka ļoti patika šī epizode. Es īstenībā centos jūsu dēļ šodien. Un, jā, es atvedos. Paldies.